Galvenais, ka mēs bijām visi latviešu patrioti tajā laikā, latviešu tautības pilsoņi. Ar daudziem biedriem, kas mēs stāvējām barikādēs, mēs satikāmies pašvaldības policijā. Darbinieki pat nāca brīvdienās uz darbu tikai tāpēc, ka it kā mājās nebija ko darīt un bija šī lieliskā kopības sajūta un neviens neprasīja, kas man par to būs, bet lielāko prieku nāca uz darbu, nāca savās brīvdienās, dežūrēja pa naktīm ar tik lielu entuziasmu tieši uz šī neatkarības atjaunošanas fona. Visiem bija tā dzirksts acīs, ka grib mainīt to Latviju, grib uzlabot. Un tad nāca dažādas jomas speciālisti. Bija gan radiotehniķi, gan akustiķi no zinātniskiem pētnieciskiem kuģiem, kuri stāstīja ilgi un dikti, kā kosmiskie kuģi lido par Latviju vispārējais. Ja. Pavāri, maiznieki, tas bija tāds profesija klāsts, bija milzīgs. Rīgas pašvaldības policija viss nesākās. Katrā tolaika rajona priekšpilsētā bija izveidoti municipālās kārtību sargu vienības. Izveidot tukšā vietā pēc absolūti nezināmiem principiem organizāciju iestādi bija ārkārtīgi grūti. Mums nebija ne tradīcija, mums nebija ne izpratnes par to, kā ir jāstrādā, kā ir jāveido attiecības ar sabiedrību. Bija pasākumi Meža parkā, 11. novembra Krasmalā. Šeit vajadzēja it kā nodrošināt sabiedrisko kārtību, bet ne jau tādēļ, ka šie, kas pulcējas, ka tie radītu. Bija domas, ka varētu no ārpuses kāds izraisīt kaut kādas konflikta situācijas radīt. Kā šodien es atceros savu pirmo darbu dienu, es biju pacelāts un biju iedomājies, ka šis darbs būs saistīts kaut kas līdzīgs, kā es to biju redzējis filmās, kā tas notiekās un ķers noziedznieks un tam līdzīgi. Bet viss izrādījās daudz vienkāršāk, daudz prozaiskāk. Tā laikā mēs ļoti daudz strādājam taisni ar alkohola tirzniecību, ar cigarešu tirzniecību. Tajā laikā nāca šī apgrozība ar šiem spirtiem, Royal spirtu un vispārējie, kas mēs dzīvokļos vienkārši ejot iekšā pārbaudot kaut kādu ģimenes konfliktu. Atceros vienu no dzīvokļu, ja, ejot koridoru, stāvēja līdz griestiem kastes piekauts ar Royal spirts, tas bija kukurūzas spirts, ja, kurš gāja tirzniecību vispārējais. Es jau šoreiz brīdinu, ja? Jā, ar pudelīti atrasties nedrīkst uz ielas. Bet tas jau nav sausais. Bet kāda starpība? Alus, alkoš, ar alu arī nedrīkst atrasties? Bet mēs jau tā atklāti. Mēs jau redzējām, ka braucām. Jūs tā ieraudzījāt mūsu un nolikā tikai. Jā. Es viņam teicu, cilvēki, es saku, nē, es teicu, viņi saka, piedodiet, jā, mēs teicu. Labi, šoreiz piedosim, bet nākamreiz jau būs sots lielāks. Labi, paldies. Tad jau būs jāatbild pēc likuma, kā es skatu. Piedodiet. Josim, jā. Piedodiet, ka mēs Mēs atrodamies Rīgā, Matīs ielā 60. Šeit kādreiz 90. gadu sākumā tika organizēta Latgales priekšpilsētas municipālā policija. Un tieši šajā ēkā atradāmies mēs pašā sākumā kopā ar Latvijas zemesardzes 14. bataļonu. Šeit ir, varētu teikt, ir tā laika tehnika. Pašas pirmās rācijas, kādas mums bija. Ja, mēs viņus iegādājāmies no taksometru parka. Par cik mums bija sava atļauja, tas bija Zemgales priekšpilsētā, bija savs vilnis, uz kuru mēs strādājām, pārkadējot. Tādā rācijā mēs sākotnēji strādājām. Šeit var arī redzēt šīs mašīnas, sākotnēji, kādas mums bija arī Žiguļi bija, Volgas, Latvijas. Piemēram, šeit stūrī stāv Fords Mondeo, Vidzemes priekšpilsētas, kurš 13. janvārī tika veikts Rīgā, Grautiņa laikā apgāsts un tika norakstīts. Ar transportiem tas jau vispār atsevišķi stāsts, kāda bija toreiz tie transporti, ja, un varētu Latvijas bobsleja izlasē labs papildinājums, kā kādreiz mēs aizbraucam uz izsaukumu stumjam Latvijā ārā, iestumam viņi nevar piekurbulēt, vai viņi ziemā vienkārši iebuksē, tad kopā ar aizturēto izstumt, pēc tam aizturēto kopā mašīnā un brauc tālāk uz iecirkni. Tur tādi visādi daudz kuriozi bijuši ar tiem transportiem.
Mēs esam ar Mārtiņu tie pirmie cilvēki, ar kuriem tieši saskara notiek ar jauniem darbiniekiem, kuri nāk atnest savus dokumentus iestāties darbā. Un mēs tā kā policijas tā sejas, ja, kas arī viņus arī lielākoties iedrošina nākt, kārtot un būt mūsu rindās. Sevi iekšēji sapratu to, ka policija tā ir vieta, kur tu sastopies ar pilnīgi visu, ko dzīvē var iedomāties. Es šeit saskatīju tik daudz iespējas, ko mūsu valstī vajag uzlabot. Un tad vienā brīdī es sapratu, ka man pat ir iespēja to izdarīt. Nevis tikai tā, ka es domāju, to vajadzētu mainīt, tas ir slikti, tas ir labi, bet es redzu, ka es kaut ko varu mainīt, un tas ir tas galvenais. Tagad no zinātniski pētnieciskiem institūtiem nenāk cilvēki, bet tāpat tās arī ar pieredzi viskaut kur. Gan taksometru vadīšanā, konditori, maiznieki, DJs, tetovēšanas salonu meistari, visādas interesantas profesijas. Bērnībā jau spēlējoties, ārā pagalmā, protams. Es jau parasti biju policista lomā, jā, man tas ļoti interesēja un es gribēju kļūt. Darbam ir jāpatīk, tam jābūt kā aicinājumam. Jo, ja cilvēks nāks tikai tāpēc, lai viņam būtu tikai darbs, šādi cilvēki parasti ātri vien aiziet no darba. Es domāju, ka jaunajiem, ko es novēlētu, ir būt vienmēr palikt par cilvēkiem, jebkurā situācijā, un izprast vienmēr arī to cilvēku, kas sēž pretī viņiem. Tagad jaunieši, kas nāk, viņi pirmkārt ir jau izglītotāki, zina vairākas valodas, tātad vieglāk ir kontaktēties ar ārzemniekiem, izskaidrot mūsu likumus. Galvenais ir šī vēlme strādāt. Viņa acīs var redzēt, ka viņš grib strādāt, teiksim, policijā, ka tas ir viņa, teiksim, dzīves mērķis, nospraustais, un līdz ar to no viņa iznāks lietuskoks. Apmēram 2000. Gadam mēs joprojām izmantojām vecās mūsu RAF ražotās Latvijas un visiem zināms, kādā stāvoklī viņas bija un kvalitātē. Šobrīd Rīgas pašvaldības policijas automašīnas atbilst vismodernākajām tehniskajām prasībām, ir aprīkots ar video novērošanas sistēmām, ar audio ierakstu sistēmām. Mēs ejam līdzi laikam, mēs ejam līdzi laikmetam, mēs ejam līdzi gan intelektuālai, gan elektroniskai attīstībai. Mēs skatāmies jaunas tendences, tehnoloģijas. Mēs esam ieviesuši jaunu, modernu un ļoti perspektīvu radiosakaru sistēmu, kurai ļoti plašas izmantošanas iespējas, ne tikai tātad šī balss sakaru iespēja, bet arī GPS sistēma ir iespēja lietot šo rāciju kā mobīlo telefonu. Šī ir Axon Flex kamera. Priekš policijas darba viņi ir ļoti vajadzīga, es uzskatu tā. Tāpēc, ka pie jebkuriem apstākļiem viņi ļoti parocīga. Ja mums ir nepieciešams savākt pierādījumus, ir ērti ierakstīt visus tos pierādījumus. Tas var būt gan ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumos, kā vadītājs uzvedās, lai pēc tam nepieciešamības apstākļos to parādītu, pierādītu un parocīga. Ja, tu vari pieiet pie cilvēka, tu cilvēkam izstāsti, ka tiek veikta audio un video novērošana. Arī cilvēks pats, zinot to, ka tiek veikts ieraksts, uzreiz maina savu uzvedību lielākā daļā situācijā. Pašvaldības policija sazinās ar iedzīvotājiem, izmantojot savu Twitter kontu. Par mūsu darbu mēs varam informēt, izmantojot YouTube. Īstenojot pašvaldības policijas prioritāti, tātad būt tuvāk iedzīvotājiem, maksimāli nodrošināt ar saviem pakalpojumiem visus iedzīvotājus un mūsu pilsētas viesus. Arī Rīgas pašvaldības policija ir izveidojusi mobilo aplikāciju. Mēs esam pateicīgi un priecīgi par to, ka šo rīku izmanto ļoti daudz rīdzinieki. Es esmu pārliecināts, ka mēs nekādā ziņā nevaram ierūsēt, un mēs varam tikai vienīgi attīstīties. Ja mēs runājam kaut vai par Rīgas pilsētas centru vai par Vecrīgu, tad viņi ir krietni drošāk nekā viņi bijusi iepriekš. Mūsu darbinieki arī strādā video novērošanas centrā ikdienā. Tad viņi operē vairāk nekā ar 100 kamerām, kurās ikdienā mēs pamanām dažādas pārkāpumus. Tā skaitā arī noziedzīgs nodarījums, kad darbinieki ierauga
šos te gadījumus, tad attiecīgi paziņo tuvākajai policijas patruļai, kura pēc iespējas īsākā laikā arī reaģē un aiztur likumpārkāpējus. Šobrīd ir ļoti daudz gadījumu, kad gan ar video centra palīdzību, gan ar policijas klātesamību šie te gadījumi tiek novērsti, vai nu arī attiecīgi, ja persona kaut ko izdara, tad īsākā laika posmā viņa tiek pamanīta, viņa tiek aizturēta, un līdz ar to tas dod ļoti lielu drošību cilvēkiem. Vissvarīgākā pamata funkcija pašvaldības policijai ir nodrošināt pilsētas iedzīvotāju un viesu drošību. Bez tam pašvaldības policija nodarbojās ar bērnu likumpārkāpumu profilaksi, veic video novērošanu Rīgas pilsētā, nodrošina drošību pilsētas pludmalēs un atpūtas zonās. Mums arī glābšanas dienests un arī ūdenslīdēja dienests, tā kā šīs te funkcijas ir pietiekoši plašas. Jebkura vieta, jebkura sabiedrība ir tik dzīvotspējīga, cik daudz tajā ir laimīgu, smaidīgu un apmierinātu bērnu. Mans darbs ir vairāk saistīts ar likuma pārkāpumu profilaks. Attiecībā uz bērniem, uz pusauģiem, jauniešiem, lai tā kā viņi nedarītu sliktas lietas. Tā iekšējā sajūta ir tāda, kad ir jābūt jaunam. Tādam, lai būtu interesanti arī tam bērnam pusaudzim viena lieta un lai viņš arī tev uzticētos. Bērniem ļoti pietrūkst tādu vienkāršu, normālu, cilvēcisku sarunu ar pieaugušu cilvēku. Tad, kad manā vecumā bērni nāk man klāt un saka aija un stāsta savas problēmas un uzticās, tad tas ir viens gandarījums, un otrs gandarījums ir tad, kad tu redzi, kad kaut kas ir bijis ļoti, ļoti slikti un diezgan bezcerīgi. Tas ir mainījies uz labo pusi. Patiesībā laikam viens brīnišķīgs latviešu vārds paldies, kas tiek teikts ļoti dažādi, nekas vairāk. Uzsākot strādāšanu kā glābējs, piepildījās sapnis māja pie ūdens. Man ūdens nomierina, tā ir mana stihija ūdens. Varbūt, ja ne pēc pirmās, bet pēc otrā izglābšanas gadījuma, kad cilvēki izglāb, tad es tā sāku apzināties, ka tā ir varbūt iespējams, ka tā ir mana dzīves misija, kad tieši tajā brīdī man bija jāstrādā šeit, un tieši tajā brīdī bija jāizglāb tie cilvēki. Latvieši maz esam, bet ja mēs esam tik maz un vēl pārgalvīgi, man liekas, ka ir jāveic akcijas līdzīgas, kā ceļu policija veic akcijas par drošību uz ceļiem. Noteikti to, ka personas, lai cilvēki izvēlās oficiālās glābšanas vietas, jo tik tiešām viņas nav maz dotajā brīdī, un viņas vēl būs vairāk. Mūsu pārvaldē ir vairāk struktūras atsevišķas. Glābēji, teiksim, vasarā, kas nodarbojās glābšanas darbiem. Mums nākamā ir tāda struktūra, ir ūdens policija, kas apseko Rīgas ūdens tilpnes, pārbauda laivas, pārbauda makšķerniekus. Neatņēmama sastāvdaļa mums ir ūdenslīdēji. Sportā tev par sasniegumiem uzkarina medaļu. Tas ir prieks, bet tas lielākais prieks ir iekšēji dvēselē, kad tu to esi izdarījis, tu esi izglābs, un to jau vairs tev neatņems. 10 gadu laikā esam tomēr noturējuši to, kad oficiālās glābšanas stacijās neviena persona nav noslīkusi, un ceram, ka daudzus gadus, ļoti daudzus gadus mēs to arī statistiku saglabāsim. Kad dibinājās pašvaldības policija, tad mūsu rindās bija varbūt pāris simti darbinieku. Šobrīd mēs esam kļuvuši par vienu no lielākajām pašvaldības struktūra vienībām, kas kopumā sastāda 1012 cilvēki. 25 gados pašvaldības policija ir kļuvusi par stabilu organizāciju, kas ieņem ļoti nozīmīgu vietu vispār drošības sistēmā, valstī, gan arī pilsētā. Domāju, ka labam policistam primāri, kas ir jābūt, viņam ir jābūt šīs te valsts patriotam. Jāspēj saprast otru, jebkurā situācijā, rīkoties tā, kā tu gribētu, lai rīkojas ar tevi.
patiesam un godīgam, un arī jāmīl. Mīlestības ir jābūt ļoti daudz. Ļoti daudz. Bez tās nevar.